mēs kādu brīdi svārstījāmies un šaubījāmies, vai ir jēga taisīt stāstu par padomiem par riepām vasarā. Un tad es satīklos uzdūros tādai kaut kādai reklāmu vai sludai, kur rakstīts retrīts cilvēkiem pēc šķiršanās laulībā. Un tad es padomāju, jā, iedomājies, ja puse cilvēku šķirās, tad puse no tiem, kas izšķirās, taču neko nezina, ko darīt ar tām mašīnas riepām, jo iepriekš ar to nav nodarbojušies. Un tāpat taču katru gadu kādi 11,000 jaunu cilvēku nokārto vadīt apliecības eksāmenu, un arī viņi noteikti neko nezina. Tātad šim stāstam ir jēga. Pirmā lieta, ko cilvēki domā, kāda izmēra riepas vajag viņa mašīnai. Tad iet tur tupstās lūra kaut ko uz riepas. Ja tā mašīna galīgi jauna, var gadīt, kāds ir rulis, varbūt arī nepareizi izmēra riepas. Tāpēc ir tāda ļoti vienkārša patiesība. Mašīnā ir tāda maza uzlīmīta, uz kuras rakstīts, kādam varbūt spiedienu riepās un kāda izmēra riepas var likt šai mašīnai. Pavisam tā ir tik vienkārša lieta, bet ne visi viņi zina. Re, ko te ir rakstīts? Tāds un tāds spiediens braucot vienam, tāds un tāds ar pasažieriem kravu. Un šai mašīnai konkrētai vispār ir viens vienīgs riepu izmērs derīgs. Tātad 195/50 R19. Viss ar to jums pietiek. Vienīgais, ko jūs varat izvēlēties, protektora raksts. Vai ar lielvārds jostas rakstu, vai skuiņas rakstu, kādu jūs vēlaties. Tad jūsu izvēles koridors ir, kāds jums dekors patīk. Nedomājiet, ka visām mašīnām jāstāsta uz durvis tenders. Mēdz būt arī tur uz benzīnbāks vāciņu. Atradīsim. Gal galā taču arī manuālis mašīnai drukātā veidā bieži vien ir tajā cimdu nodalījumā. Bet tā ir ļoti vienkārša lieta. Tur rakstīts, ko var, un neimprovizējiet. Tikko jūs liksiet kaut ko augstāku vai platāku, tā vairs nebūs tā mašīna. Un inženieri taču ļoti čakli strādājuši, lai izvēlētos jums atbilstošāko riepu izmēru. Gindu, klausies, riepas tā kā kartupeļi. Dažādi šķiras, bet viss izstās vienādi un apaļi. Jā, bet viss nav vienāds, un es gribu parādīt, kas ir interesants un jauns vispār šogad topčiks, tā teikt. Pirmais, kas šeit ir jau Michelin ražotājs. Premium klase, Pilot Primacy 5. Tas ir jauns modelis, un Michelin šeit ir īpaši piestrādājis. Viņi vienmēr ir uzsvaru uzlikuši uz palielinātu noskrējienu. Nu, te ir daudz gaļas. Gaļa ir daudz, jā, bet bez tā visa vēl ir ļoti, ļoti augsts komforta līmenis. Un ūdenim, kur aizskrēja. Kas ir viņu trunkas? Jā, un viņi pateica tā, ka riepa pat tad, kad ir gandrīz jau diezgan tā labi pabraukta nodilus, viņi joprojām maksimāli saglabā to gandrīz vai pirmreizējo saķeri. Līdz pat pēdējiem brīdim viņi tur to saķeri, pat ja viņi nobraukt. Šī mūs tad iepazīstieties ir pirmās formulas riepai? Nu, gandrīz vai. Divas caulas. Jā, Pirelli, itāļu ražotājs. Šis ir arī jauns modelis, Pirelli PZ5. Un galvenie rakstura lielumi, kas ir šim modelim, tā ir maksimāli izcila saķere. Ja šeit iekšpusē, ja tu redzēsi tā kā paralons ieliks, tas ir speciāli tehnoloģisks risinājums, lai slāpētu vibrācijas un līdz ar to lieko troksni, kas nāk caursīt. Tas tur paliek tā, uzbortē uz diska? Jā, tieši tā. Es domāju, tas tikai tā pārvadāšanai. Labi. Nu, viņi noteikti numur 1 pasaulē, kā ordināla komplektācijā pēc tā klāsta, ko viņi tur piedāvā. Tas vistuvāk autosportam arī visdrīzāk. Nu, jā. Un ļoti ir labi disku aizsardzības maliņa, kas ir forši lieliem diskiem, pasargā pret skrāpējumiem. Tad ļoti saudzīga pret ļoti skaistiem diskiem. Jā. Kaut kā šī tāda līdzīga jau zīmējuma bija. Kas tas ir? Šis ir Goodyear ražotājs. Vecā labā godība. Goodyear Efficient Performance Grip 2. Tas ir skaitās diezgan jauns modelis. Ko pats Goodyears šajā riepā ir ielicis? Tātad viņi ir palielinājuši noskrējienu savam modelim. Te ir arī komforta līmenis diezgan labs. Un šīs modelis ir arī piemērots diezgan labi priekš elektroautomašīnām. Ir savas versijas, kas nes to lielo svaru, saķeru vispārējo. Tātad labs klāsts ir arī priekš elektroautomašīnām. Ar šito modeli? Jā. Pavasarī, lai ar kādām riepām jūs brauktu vēl joprojām ar ziemeņiem, jau ar svaigi uzliktajām vasaras riepām, ir jāatcerās viena lieta. Pavasaris ir šmulīgs pasākums, un neviens tās ielas nenotīrīs līdz pat Jāņiem. Šur tur vēl būs kaut kādi putekļi, dubļi, vietām būs ļoti labi saķeri, bet kaut kur krustojumos, kaut kur pie ceļa malām, kaut kur jūs nonāksiet pēkšņi un negaidīt, var atkal slīdēt. Tā kā esam prātīgi, ceļš būs netīrs līdz vasaras sākumam. Tad tās vidējās rindas pilnīgi tādā zīmējumā nekā pārējām riepām. Jā. Šeit mēs raugāmies šobrīd uz Yokohama riepām. Tas ir Japāņu ražotājs. Yokohama Blue Airs GT AE51. Ļoti logopēdu vingrinājums. Ja šito varat izrunāt, jums skolā ieslāpt. Galvenais atcerieties, ka šeit ir GT Grand Touring. Tad riepa paredzēta gariem pārbraucieniem, komfortabliem pārbraucieniem. Jā. Un kas ir baigi interesantā lieta, ka Yokohama izmanto
vispār ražošanā savām riepām apelsīnu eļļu. Jā, un tas nav tāpat vien. Ko tā apelsīna eļļa dod? Viņa dod papildus saķeri tieši uz slapjām virsmām. Un savukārt arī ziemas riepās šo izmanto, lai gumiju maksimāla elastība saglabātu zemās temperatūrās. Bērniem patiks. Jā, un tāds ir Japāņu gājiens, kā viņi redz ekoloģiski labu izstrādājumu. Klaus, šito es pazīstu. Te ir ļoti liels šķirbas vidūjies tā kā pirkstu riepās un zīmēs kaut ko redzēts. Jā, sēluna zīmols nenoliedzami ļoti populārs Latvijā un ne tikai visā Baltijā. Konkrētais modelis ir ZSR2. To nosauc no sēluna kā melnā pērla. To viņi ļoti milzīgi lepojas, jo tiešām riepa fantastiski rādītāji. Tad ir A klasē augstākais novērtējums bremzēšanā uz slapja asfalta. Ražotājs pats par sevi 10. vietu pasaulē. Tikko bija svaigākie autobilda testi, kur no 52 kandidātiem no populārākiem ražotājiem. Populāriem un ne tikai 52 sēluna beigās nostājās 9. vietā pēc kopējās veiktspējas, kas ir faktiski šī gada sensācija. Un papildus vēl šim modelim ir versijas, kas ir pielāgotas elektroautomašīnām. Klausies, bet te ir kaut kas sānos jocīgs. Protektors kā protektors, bet šeit apsties tāda dīvaina faktūra. Kas tas ir? Tā kā samts jūtās, vai ne? Pilnīgi citā faktūrā nekā pārējā gumija. Jā, tīri no praktiskā viedokļa tam nav nekāda praktiskā pielietojuma, bet iet runa par izskatu. Un šeit arī sēluna ir padomājis pat, kā riepa izskatīsies no malas. Un dažiem premiuma klases ražotājiem arī ir kaut kas līdzīgs. Viņi iet šajā virzienā pat tādās detaļās. Klaus, te skatos ar kaut kāds smalks tāds meistara gājiens, dīvaina tehnoloģija. Tas arī ir vairāk tāds triks, lai mēs varam. Jā, bet iet runa par Triangle Sportex TH202. Tas ir flagmaņa modelis vasaras no šī ražotāja. Šim modelim ir kāds lielākais plus. Viņam ir arī augstākā A klases bremzēšana uz slapja asfalta. Un taisni smuki 4 ūdens kanāli, lai braucot taisnvirzienā, lietas laikā, Latvijas vasarā, mašīna turēs ļoti labi taisni pa trasi. Plus, tas ir budžeta klases risinājums, ja tu vēlies ietaupīt līdzekļus, bet saņemt joprojām labu kvalitāti. Triangli pilnīgi šo nodrošinās. Slapjām Latvijas vasarām. Jā. Viņi iepazīstina, kas tas tāds, man nav nejausmas. Jā, tas ir baigais retums, bet vienā niansē. Tad GT Radial Sport Active 2. Indonēziešu ražojums. Latvijā, starp citu, viņš tirgojas ne pirmo gadu un stabili ietur savu vietu. Bet ar ko tas ir milzīgs retums? AA klase. Augstākais novērtējums gan degvielas ekonomija, gan bremzēšana uz slapja asfalta. Tas pēc brīnuma izklausās. Un tas ir fakts. To bieži nevar pamanīt. Tas parasti ir premium klases produktiem. Plus vēl šī riepa ir ļoti labi paredzēta arī ir versijas priekš elektroautomobīļiem. Cilvēks jau, kad nopērk to mašīnu, viņš grib vienkārši braukt un nelauzīt galvu. Tie laiki, kad cilvēks mīlēja mašīnu, pats tur mazgāt un kaut ko skrūvēt, eļļu mainīt, ir beigušies. Bet pat ja jūs esat jau nopirkuši sev jaunās riepas un domājat, ka ar to viss ir galā, iedodiet, bet tā nav. Jums tomēr vēl ir jādomā. Vienkāršākā lieta, par ko rūpēties, ir riepu spiediens un savirze. Savirze tā ir tāda lieta, jūs braucat ar mašīnu pa taisnu ceļu, gludu taisnu ceļu, paliežat vaļā bišķiņ tā kā rokas un mašīnas lai brauc vienu un otru pusi, tad ar savirzi nav kārtībā. Un ja jūs vēl neticat tam, ka viņi tā brauc uz sāniem, paskatieties, riepai protektors būs vai iekšmalā, ārmalā nodos vairāk nekā līdzeni, kaut kādā pusē būs vairāk. Tad jums ir jāsaregulē apakaļ savirzi. Otra lieta – riepu spiediens. Protams, ka mašīnām jaunajām tur ir mašīnā panelī parādīs, kāds ir spiediens, kurā riepā vai brīdinās, ka krities. Bet tā kā ne visi brauc jaunā mašīnā, vidējais vecums ir kaut kā 13-14 gadi, tad tām mašīnām vēl var nebūt riepu spiediena sensori. Jūs varat aizstāt riepu spiediena sensoru visam vienkāršā veidā. Jūs esat pieraduši pienākot pie mašīnas, ka riepas izstās apmēram tā. Bet ja kādā reizē jūs redzat, ka šis te vilnīša izliekums te riepai starp zemi un disku ir atšķirīgs priekšējā un aizmugurs. Vienkārši atšķirīgs priekšējā un aizmugurs stāvot līdzenā vietā. Tad skaidrs, ka vienā riepā ir mazāks spiediens. Ja jūs stāvot kaut kādiem makmaņiem, grumbuļiem ceļu mašīnu no šķībi, tas nebūs mērījums. Bet tā kā šeit uz gludu asfaltu, ja atšķirtos, es iet pamērīt, vai tur nav atšķirība. Kaut gan šitā izstās klasika. Kāda te ir trumpi? Šis ir ražotājs Kumco, Dienvidā Koreja, un tas ir jauns modelis ar nosaukumu PS72. Galvenais trumps ir, tā ir izcila saķere lielos ātrumos, augsts veiktspējas riepa, dinamiskai braukšanai, aktīvai braukšanai, pastiprināts karkas, viss pārējais. Maxis Victra Sport VS5 SUV. SUV nozīmē SUV. To arī nozīmē. Tieši tā, jā. Šis ir jauns modelis.
Tam ir augstākais novērtējums A klasē bremzēšanā uz slapja asfalta. Palielināta kravnesība, lai nestu to svaru pie dinamiskas braukšanas. Tad cietāk sāni. Jā. Klau, šitas tā kā dzirdēts vārds, arī tāds diezgan klasisks protektors. Ražotājs ir Nankang. Tas ir Taivāns ražotājs. Konkrētais modelis saucās AS2+. Tā ir forša vasaras riepa ar smukiem taisniem kanāliem priekš ūdens novadīšanas. Un diezgan laba feature, ka arī šiem ražotājiem ir A klases augstākais novērtējums bremzēšanā uz slapja asfalta. Nu, tas ir ļoti labi. Un Nankangs kādreiz bija, es teiktu tā, Nankangs sāk atgriezties. Savulaik ziemas riepās viņš bija ļoti populārs, bet tagad jau ar vasarinēm būs atpakaļ vairāk pieejams. Nu, Klaus, paldies, ka mums iepazīstināja ar 10 variantiem. Tagad tiekamā vasarē vajadzēs jaunas kurpes. Nu, tagad ir ko fantazēt un vairāk, vai nevajag kārdināt. Ir jau ko no kā izvēlēties. Saruna, paldies tev!